Tomēr viens mazs jautājums par to pašu budžetu. Pabeidzot pavisam maziņš. Kristovska kungs mums stāstīja, ka tas funkcija audits būs gatavs, un viņš pa brīvdienām ar to iepazīsies. Kristovska kungs, jūs jūtaties kompetents par to spriest? Es domāju, ka jā, atsevišķās jomās noteikti, un svarīgākais ir budžeta veidošanas jomās. Budžeta veidošanas, protams, jā. Jūs varētu mums paskaidrot kaut kādu pilnīgi primitīvu jautājumu, teiksim, ar ko apgrozījuma nodoklis atšķirās no pievienotās vērtības nodokļa? Tas ir kādā jomā apgrozījuma nodoklis. Vienkārši jautājums, ar ko apgrozījuma nodoklis Latvijas Republikā atšķiras no pievienotās vērtības nodokļa? Ja jūs šeit esat kompetents spriest, jūs sakat, es spriedīšu, es izvērtēšu, es pēc tam... Redziet, mēs runājam par budžetu tādā izpratnē, kādā tas tiek iesniegts. Tas iet jomu šķērs griezumā. Un tā nav budžeta sadaļa, kas ir saistīta ar ieņēmumu sadaļu. Ja mēs gribam runāt par nodokļiem, runāsim par nodokļiem. Nevis par budžeta skatīšanu. Kristovs kungs, ko es jūs tam mācīšu? Apgrozījuma nodokli 90. gadu vidū pārtaisīt pievienotās vērtības nodokli. Labi, bet jūs tas tā. Atgriežamies pie... Mēs jau, protams, varam jokot. Nē, tas ir runa par kompetenci. Ir runa par to, ka sēž cilvēks, kurš ir valsts vīrs, kurš saka, ka viņš rūpējas par valsti un ka viņš izvērtēs nedēļas nogalē dokumentus un pieņems lēmumus. Bet nelēma tā, ka viņš nav kompetents. Un viņš jūtās ļoti labi tāds, kāds viņš ir. Es atvainojos. Ir replika apakaļ? Par PVN nodokļiem un par citiem nodokļiem Pilsoniskā savienība, un es tajā skaitā pietiekam daudz izteicies. Jā, un ja mēs runājam par nodokļiem, es tikko gribēju... Protams, jūs varat vēl kaut kāds 30 gadu nodokļu nosaukums izvilkt ārā un tad uzdot jautājumus. Protams, ka mēs varēsim runāt par nodokļu lietām un tam līdzīgām lietām. Kristovs kungs, jūs man patās stāstījāt, ka jūs esat bijis 7 gadus ministrs. Jā, ko jūs tur darījāt? Aizsardzības ministrs, neesmu bijis finanses ministrs. Aizsardzības ministrijā nav budžeta. Jūs valdības sēdēs nepiedalāties. Valdības sēdēs jūs nebalsojāt par budžeta projektu. Bet ne jau par jūsu piesaukto nodokli. Un par to, vai pacelt PVN, vai pazemināt, vai to atstāt. Es gan arī piebildīšu, ka arī žurnālisti, protams, daudz ko no budžeta nesaprot. Būsim arī godīgi. Mēs jau neesam valsts vīri. Bet, politiķi arī vismaz kā viņi kādreiz teikšu, es mēģināšu viņus tagad aizstāvēt.